Aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Mani sauc Aldis Kušķis, un mūsu šīs nedēļas sarunbiedrs ir anothertravelguide.com redaktori un meistari. Sveiki! Sveiki! Mēs esam šur, tur, šad un tad satikušies, plānojot vai neplānojot, vai tā būtu Indija vai kāda cita vieta. Bet pirms saviem braucieniem noteikti tu pati viņus plānojot, kaut kur smelies informāciju pirms brauciena. Kas ir tie resursi, kurus tu pat lieto? Zini, es reizēm pat esmu domājis par šo jautājumu, tāpēc, kad esmu sapratusi, ka tā man nav vienkārša informācijas smelšanās, tas ir vesels process, jo es kaut kādus, es neskaidru, man liekas, gadus 15 jau rakstu par modu, un tur man vienmēr ir bijis interesanti nevis, kas šobrīd ir aktuāli, kas šobrīd ir modē, kāda ir tendence, bet kas ir apakšā tai somiņai, kas ir apakšā tai kleitai, respektīvi urķēties kontekstā, un tas pats ir ar ceļojumu plānošanu. Man principā patīk atrast visu iespējamo informāciju. Man nav tāda viena konkrēta avota, ko es pilnīgi noteikti vienmēr pārčekot. Man patīk atrast dažādas avīžu rakstus, ko vien var atrast globālajā tīmeklī, viņas visas izlasīt, izlaist caur sevi. Ir arī virkne grāmatu, kuras es izvēlos atkarībā no galamērķa un pasūtu iepriekš, un tur varbūt tā stratēģija un taktika ir līdzīga kā ar mūsu Rīgas grāmatu, kad es meklēju grāmatas, kur autori ir īsteni insideri. Bet ceļojuma grāmatas, jeb tā saucamās gidu grāmatas? Tā kā gidu grāmatas, bet, zini, ne tās klasiskās, ne Lonely Planet, bet ne tikai par dažādām Itālijas pilsētām, vēl par vairākām pilsētām ir grāmatas nelielās tirāžās, ko tu reizēm nemaz tik viegli nevar atrast, un arī šo grāmatu meklēšanu tev mēdz savest kopā ar kaut kādiem cilvēkiem. Kā man nesen gadījās ar grāmatu par Libānu, kur pasūtīšana reizēm ir vesels process, bet kuru autori ir tie cilvēki, kas tur dzīvo. Un tālāk izveidojas tev kaut kāds savs plāns, tā pirmajā atslēgā ir, ko tu sāksi. Un tālāk go with the flow. Ir kaut kādas vietas, kuras vienmēr ieeju. Brīnišķīgākais informācijas avots, man liekas, ir mākslas galerija, vienalga, kurā pasaules malā viņa atrodas. Ja tu parunā ar īpašnieku, tad tā informācija un tas veids, kā tu šo informāciju dabūni, ir vienkārši satriecoši fantastisks. Un tālāk tu no viena cilvēka nokļūsi pie nākamā, un tad tu salīdzini, dažas vietas dublējās, dažas ne, un tālāk jau tu pats atsījā savu. Daļa tur kaut kāda iedvesmas avots. Es nezinu, izlasot visus Ruždī, tu nevari neiemīlēt Indiju. Tas nekas, ka nevienmēr viņu mīl Indijā. Kā no vienas puses, jā, no otras puses tas ir tā, kad kā es gribu saglabāt bišķi to tīro galvu, ka tu negribi braukt uz Venēciju un skatīties viņu tādām acīm, kā, teiksim, noskaties filmu Nav Venēcijā. Kaut gan pirms brauciena uz Vīni es noskatījos Trešo cilvēku, fantastiska filma. Un tu staigā pa Vīni pat šiem Trešā cilvēku nosacītajiem maršrutiem, un tu redz, ka daudzas vietas nav mainījušās, ja notīra reklāmas un notīra kaut kādu uzslāņojumu. Un cilvēkus ieliek, teiksim, citā iepakojumā. Labi. Tu nokļūsti tajā valstī, kas ir nosacītais plāns, kura ir šobrīd kā pētniecības objekts. Bet principā Another Travel Guide meklē tās vietas, kas nav parastās ordinārās vietas. Jūs praktiski neko nesakat par, piemēram, lielām viesnīcām. Vai ķēdes jau ir dažādas, lai tie būtu? Principā ar ļoti ratiem izņēmumiem nesakām gan, jo es domāju, tā nav nekāda problēma. Visvieglākais ir atrast vislielāko, visdārgāko viesnīcu pilsētā, un visvieglākais ir atrast šī brīža stilīgāko konceptu veikalu vai pat atklāto top restorānu vai nakts klubu. Tur, lai to atrastu, galīgi nav vajadzīga liela māka. Bet tad māka ir atrast to pērli starp tiem ziloņiem? Es domāju, ka jā. To, kur tev kamēr redzi, man visvairāk nekad nav gribējies ne rakstot par modi, ne arī šobrīd veidojot Another Travel Guide, lai man tas darbs kļūst par rutīnu. Un ja tu saglabā to sajūtu, ka tas ir hobijs un ka tu spēj par to priecāties, baudīt un visu laiku atklāt priekš sevis kaut ko jaunu, ceļošana tas ir tā kā lasīt grāmatu vai skatīties filmu, tu nekad nezini, kas tur notiks tajā nākamajā lapusē līdz galam. Tev ir kaut kāda nojausma, bet tā ļaujies, kur tev tas ved. Es nekad nezinu, man nav iepriekš sarakstīts, es noteikti apskatīšu
man ir minimums šīs vietas, es noteikti apskatīšu, bet es nezinu, kādas būs nākamās, ko es atklāšu. Tad nosacīti puse ir saplānota un skaidra, otra puse atrodas turpatās uz vietas caur cilvēkiem, caur sajūtām un caur piedzīvojumu. Protams, un ideālā variantā droši vien būtu, kad būtu tikai tā pirmā atslēga un nebūtu nemaz tā saplānotā puse, bet ir tāda lieta kā laiks, un, diemžēl, katrā vietā ir iespējams pavadīt mēnesi un arī 2 nedēļas. Līdz ar to ir tas mājas darbs. Apmēram nedēļas ilgumu, vai varbūt reizēm ilgāks vēl jāveic. Another Travel Guide lasītāji, lietotāji, neatkarīgi ceļotāji vai cilvēki, kas lieto arī turisma aģentūru pakalpojumus? Turisma aģentūras pašas? Visdažādākie. Mums ir dažādi kuriozi. Ir arī tādi, kad cilvēki ir atraduši viesnīcu un zvans turisma aģentūru, bet tā viesnīca ir tā maza, ka nav turisma aģentūra lielajās sistēmās, un tad ir vai. Bet patiesībā es domāju, tie ir visdažādākie cilvēki šobrīd, un mēs viņiem visiem nekādīgi nevaram izsakot, jo arī viņa ģeogrāfija ir ļoti plaša. Cik ilgi ir informācijas ticamība? Viesnīcai varbūt tās, ja nenomainās īpašnieki, vismaz gads vai 2, restorānam, Dievs nedod nomainīties šefam. Kas ir tas sensitīvais laiks? Redziet, restorāns ir jau tirgū kādus 30 gadus. Un no ģimenes uz ģimeni, tad ir tā ticamība, ja nenotiks kāda ārkārtīga katastrofa un viņi nepārdos kādam pildu, tad es domāju, ka tur viss būs kārtībā. Man liekas, visriskantākais pasākums ir tie, tā teikt, šī brīža top vietas. Modīgās vietas. Marakešā šitas ir aizvēries, atvēries 5 reizes. Tieši tā notiek visur, un līdz ar to mēs to esam arī uzrakstījuši, un es domāju, ka cilvēki to saprot, jo tas ir arī jebkura ceļvedi, kad mēs nevaram atbildēt par šo informāciju, un mēs arī nevaram pārbaudīt absolūti visas vietas, kur mēs esam bijuši nemitīgi. Kaut gan, kas attiec uz Eiropas pilsētām un tām, kur mums ir, teiksim, savi autori, tur, protams, mēs pārbaudam un sekojam tai informācijai, bet tāpat viss var mainīties ļoti. Es, piemēram, nopirku, braucot uz Berlīnu, kaut kad tikko svaigi iznākuši valpēt par ceļvedi. Viņā jau bija grāmatnīca, kas bija aizvērsies. Tas pats, teiksim, arī savai Rīgas grāmatā. Mēs šobrīd taisīsim 3. izdevumu un varam tikai priecāties, ka tās vietas, kas ir mainījušās un būs jānomaina 2 vai 3, jo šajā situācijā tas varēja būt arī 30% no visa tā, kas tur ir. Pēdējais ceļojums? Pēdējais ceļojums bija Tbilisī. Kaut kas 1, kaut kas 2. Visspilgtākie momenti? Spilgtākais moments, man liekas, ir tas, kad es nekad nebiju bijusi Gruzijā, bet es biju dzirdējusi neskaitāmus stāstus par gruzīņu viesmīlību, nonākot tur. Un tas bija tas, ko mēs izbaudījām pilnā mērā, un es patiesībā novēlu jebkuram, nokļūstot Gruzijā, nekad nepalikt viesnīcā. Sliktākā gadījumā varbūt viesunamā, bet tur, kur ir savu saimnieci un kurš pieder ģimenei, vai vēl labāk, pie kāda paziņa mājās. Un tad no tā viena paziņa, tad nonāca pie otra paziņa, un rezultātā pavadot nedēļu, tev liekas, ka tu esi tur nodzīvojis gadu un patiesībā pazīst vairāk cilvēkus nekā Rīgā. Tāda viesmīlība, es nezinu, no visām valstīm, kuras esmu bijusi, varbūt vēl Libāna, Beiruta. Tas man bija fantastisks atklājums. Un es sapratu, ka droši vien, ja tava dzīve rit tā kā uz pulvera mutes un tu nezini, kas būs rīt, tad tu arī to dienu izdzīvo, bet tu viņu izdzīvo no tādu baudu, ka mums vajadzētu pamācīties. Mums visi ceļojumi, lielākā daļa ceļojumu ir mūsu darba ceļojumi, kur mēs, protams, ar prieku noķeram to mirkli, kurš ir arī sirdī un patīkams. Bet iedomājamies situāciju 1 mēnesis pilnīgi brīvi, nekāda budžeta, nekāda darba, brīvākā izvēle. Ko? Man ir viens ceļojums, kurus atlieku, droši vien atlikšu vēl kādu gadu vismaz, tā ir Nepāla. Tāda filma Himalaja, un vienīgais treks lielais, ko es tur vēl neesmu izgājusi, ir pa Zeno sāles ceļu. Un tas ir tāds sapnis, tad tur ir vajadzīgs apmēram 3 nedēļas, vai druscīt vairāk, viss ar kājām. Tas ir tas, Kāpēc tieši tas? Tāpēc, ka tas ir vienīgais, kas tur vēl palicis? Nē. Pirmkārt, tā filma ir neprātīgi spēcīga, un otrkārt Nepāla un Himalaja varbūt bija viena no pirmajiem tādiem lielajiem kalniem, uz kurien es aizbraucu, un tās sajūtas
priekš sevis varbūt. Nu, es nekur citur tādas nav bijušas, jo tur tu vari nokļūt ne tikai, tu tur visur ar kājām, tu sastopies pilnīgi absolūti ar citu pasauli un principā ar citu civilizācijas ritmu un arī ar citu sevi. Jo viens no tādiem, man liekas, izcilākajiem ceļojumiem, kas man ir atstājis lielāko iespēju, ir Mustanga, kas ir karaliste Nepāles sastāvā pie Tibetas robežas. Un tur nekā citādi nevar nokļūt. Tur joprojām 15. gadsimts karalis un nav elektrības. Un tad tu tās 14 dienas ej no tā viena ciemata uz otru. Un tad kaut kādas tās tavas šīs pasaules vērtības apmet sev kājām gaisā. Tas nenozīmē, ka viņas neizlīdzsvarojas atgriežoties, bet ja tu sastopi, piemēram, ceļā mūku, kurš iet saģērbies viscaur purpura tonī, bet viņam ir jaka ar uzrakstu Nike un cepurīte ar uzrakstu Adidas un vēl tur kaut kas tāds pats brandots, bet var redzēt, ka viss ir atlasīts pēc tā toņa un domāju, viņš vispār neko nezina par tiem brandiem un par to visu pārējo. Absolūta stila izjūta. Bet viņam ir absolūta stila izjūta un absolūti skaidrs, kāpēc viņš šīs utilitārās lietas ir izvēlējies. Kāpēc latvieši uz turieni nebrauc? Es nezinu, vai nebrauc. Man liekas, diezgan daudz latviešu brauc. Es nezinu, varbūt tieši uz Mustangu nebrauc, bet es domāju, ka uz Himalajiem brauc daudz latviešu. Tad ir liels daudzums cilvēku, kas nebaidās ne no Indijas, ne no Himalajiem, ne no es nezinu, cik procentuāli liels, jo pirmkārt tur ir vajadzīgs laiks, un otrkārt ir vajadzīga tā vēlme, un treškārt tas ir fiziski grūti. Ja tu ej tu dienu 8-10 stundas un tas ceļš tev iet tā un tur reizēm ir tā, tu liec to nākamo soli un domā, kāpēc man tas vajadzīgs, bet tu tomēr viņu liec. Un es domāju, tas ir arī atkarīgs no cilvēka, cik daudz viņš tomēr grib sev radīt, apzināt diskomfortu, lai iegūtu kaut kādas pilnīgi citas sajūtas. Bet man liekas, ka brauc daudz, un mums portālā ir ļoti daudz dažādu stāstu. Tur brauc cilvēku visur kur. Ar šo te priecīgo ziņu, kad ir ļoti daudz ceļotāji, kuri ir gatavi braukt uz Indiju, kāpt kalnos Nepālā un ceļot savādāk. Paldies šī vakara un šīs nedēļas viesis bija Una Meistara no anadartravelguide.com. Paldies! Paldies! Ceļojuma aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam.